Es aiziešu, atstāšu eiro centi Bergmaņa kungs šeit, un gadījumā jūs nobalsosiet par, atnākšu atpakaļ un paņemšu. Labrīt, augsti godāti kolēģi, man ir lūgums. Tas ir tāds mazs kapēciņas, kas simbolizē šo likuma tapšanu un likuma mērķi. Kapēks es dzirdu, ja par maz, jā, bet piedodiet, ka šodien te nav papīru, jā, nu tikai monetas. Ziniet, kas Bergmaņa kungs, uz kurien jūs tar līst? Nu, viss taču ir kārtībā. Rosļiko kungs, lūdzu nesarunāties ar zāli. Jūs uztrauc, kā kapēkas ir padomju, eiro centi. Ja tas ir daudz svarīgāks. Man likās, ka korupcijas neesamība Latvijā ir daudz svarīgāka, Bergmaņa kungs. Man tā likās piedošanu milzīgu eiro centi. Manā skatījumā, ka katrs deputāts šajā telpā, jo visi šeit cilvēki ir absolūti godīgi, kristāli tīri un saprot, ka jāstrādā Latvijas labā. Ja katrs no mums nāks uz šejieni un bišķiņi atstās tiem cilvēkiem, kuri ir atnākuši uz politiku, lai kļūtu par bagātiem cilvēkiem, un tad varbūt viņi pārdomās. Varbūt tas kaut ko simbolizēs. Un tas ir ārkārtīgi svarīgi šodien, kolēģi. Katram ministram, katram sekretāram, katram deputātam ir jāsaprot, ja dēļ viņa lēmuma valsts zaudē naudu, ja dēļ viņa lēmuma naudu nesaņem bērni, sirmgalvi, cilvēki, kuriem ir vajadzīga nauda medikamentiem vai ārstēšanai, tad viņš ir vainīgs. Un viņam par to ir jāatbild, Bergmaņa kungs, un nevajag uz manīm tā skatīties. Viņam ir jāatbild, Bergmaņa kungs, obligāti. Šeit ir ārkārtīgi svarīgi saprast vienu lietu, ka šim likumam ir, kolēģi, simboliska nozīme, tīri simboliska. Te neiet jautājums varbūt par kaut kādām juridiskām detaļām, kuras viennozīmīgi var pieslīpēt. Te neiet runā par to, ka jūs uz dotu momentu balsot par konkrētu likumu. Jūs tagad dodat ceļu jautājumam, kas ir svarīgs. Iziet uz komisiju, izrunāt. Jo mēs varam runāt par Rail Baltiku bezgalīgi. Mēs varam runāt par Rail Baltiku bezgalīgi. Mēs varam runāt par aizsardzības iepirkumiem, Bergmaņa kungs, arī bezgalīgi. Bet mēs saprotam šodien, ka jāparādā sabiedrībai, ka jūs esat spējīgi saprast, ka ja ir izdarīts pārkāpums un valsts nauda ir pazaudēta, tad par to būs atbildība. Nevis politiska, ka jūs zaudēsiet savu amatu, bet reāla. Tā kā katram cilvēkam, kurš ir pieķerts vai varbūt iespējams ir vainīgs kaut kāda noziedzīga nodarījuma. Kolēģi, šim balsojumam ir simboliska nozīme. Apvienotais saraksts, Latvija pirmā vieta, zaļzemnieki, progresīvie. Es ļoti ceru, ka mēs varam parādīt reālu signālu sabiedrībai, ka mēs esam pret to, lai valsts nauda tik izsaimniekota, ka mēs esam pret negodīgiem politikiem, ka mēs esam pret šo visu. Mēs par godīgumu, mēs par sabiedrību, mēs par atklātību. Un tas taču ir svarīgi, kolēģi. Es aiziešu, atstāšu eiro centi Bergmaņa kungs šeit, un gadījumā jūs nobalsosiet par, atnākšu atpakaļ un paņemšu. Ja nē, nu lai tas paliek katram cilvēkam, kurš atbalsta korupciju, kurš atbalsta valsts naudas zaudēšanu, kurš atbalsta visādas valsts politiskas schēmas, lai tas paliek šeit, kolēģi. Es ļoti ceru, ka jūs atbalstīsiet. Paldies!